Tātad drop squat vingrinājums parādīšu divas versijas. Tad pirmā versija ir pēdas nedaudz šaurāk par plecu platumu, un ar nelielu paliecienu mēs paplatīsim kājas un iekritīsim celīšos, jā, vai ceļa locītavās. Izstāst šādi. Es palecos, brīvais kritiens, iekrīt celīšos, kas ir svarīgi, ka mēs iekrītam celīšos, noturēt šādu pozīciju, lai vispār nav kustība ne uz augšu, ne uz leju, ne sāniņu, pilnīgi nofiksējam. Noturam noteikti sekundžu laiku, cik ir rakstīts programmā, atgriežos sākuma punktā. Atkal. Brīvais kritiens, palieciens, pauzīti, izstāst šādi. Notur. Atgriežos sākumā. Notur. Atgriežos sākumā. Otra versija ir drop squats salikts kopā ar pietupienu paliecienu. Tātad pirmā kustība būs pietupiens ar paliecienu, kuru izpildam šādi. Un pieliksim vienkārši klāt šo drop squat. Tātad es izdaru pietupienu paliecienu, es palecos, iekrītu celīšos. Atkal. Pietupiens, palieciens, iekrītu celīšos. Pietupiens, palieciens, iekrītu celīšos. Okay? Rokām palīdzam vienkārši, lai būtu vieglāk palikties. Īpaši no šīs nofiksētās kustības vai nofiksētās pozīcijas diezgan grūti būs vienkārši uzlikt augšu. Tāpēc ar rociņām atvēsējamies cik vien tālu varam un palīdzam, lai vieglāk būtu palikties. Atceramies, ļoti svarīgi ir šī drop squat pozīcijas noturēšana, ka esam iekrituši visi, ieliekam visi ķermeņa muskuļus, vai vienkārši noturēt tādu pozīciju, lai nekas vispār neizkustētu.